Pāris vārdi par tekstilu. Mototekstilu, ja. Baigi forši, man patīk tekstils. Atpogāja, vasara, karsts, 30 grādi, visur pūš. Super. Ādās to tu nevari panākt. Smagas viss, kad samirks tekstils, viņš nav smags. Bet par to es pastāstīšu citreiz. Viens galvenais jautājums, kas rodas. Manas tekstila biks, mans tekstila apģērbs, sievas tekstila apģērbs. Paņēmām tādus, kādus bija tajā brīdī pieejams. Teiksim, konkrēti, kā viņai patika, pēc gaumas, pēc visa un tā tālāk. Izvēles nebija ar iebūvēto fibru. Tas ir pret lietu, ja? Un tā fibra izskatās kā vienkārša plēve. Vienkārša plēve, ja? Necaurlaidīga, neelpojoša plēve. Kāpēc viņa man ir rokās? Manām biksēm tekstila ir tā, ka es varu izpogāt silto oderi, fibru un palikt tikai tekstila apģērbā. Fibras nav. Šeit bija iebūvētā fibra zem oderes. Zem oderes atradās šī plēve. Ārā 27 grādi, visu dienu uz motocikla. Tu vari ventilācijas vērt, cik tu gribi vaļā. Atvēri ventilācijas, tev viss ir vaļā. Bet ko tas dod, ja tev ir siltumnīcas plēve apkārt? Vienu vārdu sakot, ja ir iebūvēta fibra, tad tas ir principā skaistuma kopšanā, kad jūs ietin ēdiena plēvē, ja, un jūs tur kā vistiņa cepinaties. Atbraucot pēc tās dienas mājās, tas ir vienkārši ārprāts, kas notiek. Es personīgi nevienam neieteiktu ar iebūvēto fibru, kuru nevar izņemt. Ja? Nokarsīsiet, nomocīsieties, ņemiet tikai tās, kur var izņemt. Ja jūs zināt, ka jūs brauksiet tikai Lietuvu un nekāds pa sauli, tā pilnīgi vienalga. Ja? Bet ja pa sauli, neviena ventilācija neko absolūti nedod, ja ir iekšā plēve. Tātad pārbaudīts, iebūvētā fibra pilnīgi garām vasarā.